Labdien! Mēs tiekamies viedajā trešdienā, kā ierasts, divas reizes mēnesī, un šodien mēs iepazīsimies ar vienu no viedajiem ciemiem Latvijā, Bernātiem. Uh, Arī mums, kā Latvijas Lauku fórumam, ir bijis tā iespēja tieši šajā vasarā, augustā, paciemoties Bernātos kopā ar mūsu brīnišķīgajiem partneriem vietējām rīcības grupām, izbaudīt gardu zupu, izbaudīt jūru, pastaigu takas, atsvaidzinošo priežu meža gaisu un, jā, piedzīvot tās lietas, ko līdz šim, vismaz man kā Andai, bija iespēja izbaudīt tīri, skatoties viedociem pieteikumus, skatoties sociālajos tīklos, kā Bernātiem iet, un arī sadzirdot Bernātu stāstu kopienu Persilādē ērgļos, un līdz ar to tas bija tā ļoti brīnišķīgi, kā vienmēr, ka tu esi dzirdējis, lasījis, un tev beidzot ir iespēja aizbraukt, redzēt klātienē tās lietas, kas ir ļoti aizrāvušas. Tāpēc es došu vārdu Dianai Ansulai no biedrības Mēs Bernātiem padalīties tajā, kā tad viņiem iet, kas ir pēdējiem gadiem noticis, kas varbūt ir viņu tādas veiksmes atslēdziņas un kas ir tie pakāpieni vai tie ēnkuri, aiz kuriem tā kā aizturēs gan vietējie iedzīvotāji, atbalstot biedrības iniciatīvas, gan arī turisti, lai tā kā arvien vairāk brauktu un apciemotu šo piejūras ciemu. Tā kā vārds, Diana, tev. Jā, paldies! Liels sveiciens visiem no maniem mīļajiem Bernātiem. Un šodien man ir tas gods jums pastāstīt par biedrības Mēs Bernātiem ceļu. Noteikti jāsāk ir ar atskatu vēsturē, un tad arī gribēšu tā chronoloģiski iziet cauri, ko tad mēs esam pa šiem gadiem izdarījuši, kādas foršas iniciatīvas esam īstenojuši, projektus, dažādas kaut kādas foršas lietas. Nu ko, sāksim droši vien ar to, kā tad radās vispār tā ideja par Bernātu biedrības dibināšanu. Un jā, šeit tāds neliels ieskats, kur tad mums atrodas Latvijas kartē Bernāti. Tā kā pašā, var teikt, rietumu tālākajā sauszemes punktā, jo pie mums arī īstenībā viņš atrodas, saucās Zaļais stars, tā kā, ja nav būts, tad brauc ciemos. Un jā, par to, kā radās ideja par Bernātu biedrību. Tas īstenībā bija jau, var teikt, gandrīz 10 gadus atpakaļ, jo jā, nākamgad Bernātu biedrībai apaļ jubileja, 10 gadi. Tajā laikā es strādāju Valnīcas novada domē, un manā paspārnē bija sabiedriskais sektors. Pieaugušo izglītība, jauniešu joma, arī NVO sektors, zem kura arī bija tāda lieta kā sabiedriskie centri attālajos novada ciematos. Un tajā laikā divos attālajos ciematos, Kalnišķos un Jūrmalciemā, bija sabiedriskie centri, kur tiešām sanāca kopā forši cilvēki un darīja foršas lietas. Un es tajā laikā palīdzēju viņiem tā kā dažādos darbos, arī saimnieciskos jautājumos un ar padomu un visādi savādi citādāk. Un man bija arī vienmēr tāda iekšēja sajūta, kāpēc Jūrmalciemā un Kalnišķos ir, bet kāpēc manos mīļajos Bernātos, kur es dzīvoju, nav. Nav ne sabiedriskā centra, ne tāda interešu kopa vai biedrība, kas nāktu kopā, kas degtu par savu ciemu un kas darītu foršas lietas. Un tad man kaut kā ienāca prātā, ka varbūt tās vienkārši tiešām jādibina biedrība, izpētīju visu dokumentāciju, izrādījās, ka tas nemaz nav tik grūti, un arī nodibināju šo biedrību. Vajadzēja vismaz divus biedrus. Viens no tiem biedriem ir mans vīrs joprojām, kas ļoti aktīvi man arī atbalsta visās manās iniciatīvās. Un jā, tā kā tas bija tāds lēciens nezināmajā, kā es saku, jo bija biedrība uzdibināta, bet tā ideja, ko es darīšu, kad es sākšu kaut ko darīt, man īsti nebija.
Tad nu bija tā, ka šī te mapīte ar statūtiem tika nolikta nedaudz maliņā. Dzīvoju tālāk, darbojos, strādāju turpat Nīcas novada domē, un vienu dienu mani satiek mana bijusī kolēģe Liena Otaņķa, kas nesen bija uzsākusi. Bernātos ir tāds populārs objekts, kā Bernātu dzinteriņš, slavena kafejnīca jau no 60. gadiem. Un Lienas ģimene bija tā, kas bija sākusi šīs te kafejnīcas atzimšanas darbus īstenot Bernātos. Un viņi man saka, Klaudiančik, viņi tā man sauc, vajadzētu dibināt biedrību Bernātos. Es saku, zini, Liena, es jau te pāris mēnešus atpakaļ uzdibināju. Viņa saka, jau nopietni. Viņa saka, kas jādara, lai iestātos? Es saku, nu, ņem baltu papīra lapu, raksti iesniegumu brīvā formā un sākam kaut ko darīt. Un jā, un Liena īstenībā bija arī tā, kas sakustināja manī šo te deksmi par to, ka manos mīļajos Bernātos ir vajadzīgs kaut ko darīt. Un tad nu sākās. Jā, lecam uz nākamo slaidu. Sākās Bernātu biedrības darbība. Tātad pievienojas pirmais oficiālais biedrs Liene. Tajā laikā mums tapa arī biedrībai logo, kā arī Facebook profils. Tad mēs arī organizējām pirmo pasākumu. Tā kā mūsu logotipā ir ceriņa pieclapīte, ceriņa zieda pieclapīte, kas saucās arī kā laimīte. Mēs izdomājām, ka mums būs tāds brands, jeb zīmols, ka visos pasākumos mēs cienāsim cilvēkus ar laimīgo tēju. Tad, pirmais pasākums bija pašvaldības organizēts lielais koras atdziedāšanās koncerts Bernātu kāpās. Un mēs vienā tādā jaukā stūrītī vārījām laimīgo tēju un aicinājām garām gājējus atnākt pie mums, apsēsties jauki iekārtotā vietiņā, nofotografēties. Mēs stāstījām par to, ka ir radīta tikko jauna svaiga biedrība un aicinājām, lai iesaistās. Arī bijām izdalījuši tādas anketiņas, kur bija visa kontakta informācija. Bet liels mans pārsteigums pēc pasākuma bija tāds, ka ieejot e-pastā, es nesaņēmu nevienu pieteikumu. Likās, bija tik daudz interesentu, kas, jā, forši, ka kaut kas beidzot Bernātos notiek un tā, un man bija tāda īstenībā vilšanās, man likās, tūlīt mums būs vesels bariņš ar tiem darītājiem un darīt gribētājiem, bet diemžēl nē. Un tad mans secinājums bija tāds, ka Bernātos ļoti ilgu laiku vispār nenotika nekāda sabiedriskā dzīve. Ja kādreiz tāds sabiedriskais centrs bija pasts, tad pēc pasta likvidēšanas tiešām bija tā, ka cilvēki katrs dzīvoja savā sētā, katrs savā mājā, katrs pats par sevi, bet ne kopā. Un tad es sapratu, ka mums ir kaut kā sevi jāparāda un jāpierāda, lai tie cilvēki tiešām gribētu būt tajā Bernātu biedrībā. Tad bija tā, ka pašvaldība izsludināja projektu konkursu, un mēs ar Lienu izdomājām, ka ir jāstartē obligāti. Tajā laikā, ja es nemaldos, tie bija 300 eiro. Ļoti, ļoti minimāls finansējums, bet mēs uzrakstījām projektu Staro Bernāti un uzorganizējām Patriotu nedēļā Jāņa Čakstas piemiņas zīmes izgaismošanas pasākumu. Projekta ietvaros mēs nopirkām projektoru un pagarinātāju, kas mums ir joprojām un ko mēs tiešām arī izmantojam. Tā kā tas bija tiešām arī tāds foršs pasākums, uz kuru ieradās ļoti daudz cilvēku. Man īstenībā tas bija tāds liels pārsteigums, ka nāca cilvēki ar ziediem, ar svecītēm. Un tas tiešām bija tāds foršs sirsnīgs pasākums ar tādu atskatu vēsturē, ar muzikālu priekšnesumu, ar lasījumiem no vecajām avīzēm par Bernātiem, kur minēti Bernāti. Tā kā tas bija tiešām jauki. Un otrais, savukārt, mūsu pasākums bija, kas bija vairāk tendēts tieši uz Bernātu ciemu iedzīvotājiem, bija eglītes iedegšanas pasākums. Mēs Bernātu centrā ar pašvaldības atbalstu iestādījām eglīti, kuru mēs aicinājām
Bernātu iedzīvotājus nākt un izpušķot, lai katrs ņem līdzi savu kādu dekoriņu un varbūt, ja grib kādu groziņu. Un tad atkal bija tā, ka bija diezgan liela atsaucība un tiešām cilvēki nāca ar groziņiem. Mēs atkal vārījām laimīgo tēju. Cienājām ar tēju, cienājāmies ar cilvēku paņemtajiem labumiem, runājāmies, apmainījāmies ar kontaktiem, un tas tiešām bija tāds ļoti sirsnīgs pasākums, jo es kā tagad vēl atceros, kad viena kundzīte krietnos gados satiekot otru kundzīti, kas ir pilnīgi no otra Bernāta gala, abas sakāmpās un bez maza ar asarām acīs teica, ka ārprāts, es taču tevi neesmu vairāk kā 20 gadus satikusi, un tas man likās tā, wow, un ka šis pasākums ir kalpojis par iemeslu tiem cilvēkiem iznākt ārā no mājām un satikties. Tas bija tiešām sirsnīgi, forši, un man bija tiešām gandarījums pēc šī pasākuma, jo es ļoti vērtēju vispār pasākumus, manas organizētas kaut kādus pasākumus, aktivitātes pēc tā, cik man liels gandarījums pēc tiem pasākumiem. Un tad šis, jā, bija tāds ļoti tiešām sirsnīgs un foršs. Lecam tālāk uz nākamo gadu. 2018. gads, tad reku bijām jau darbojušies, cilvēki jau bija sakustināti, bijām ar Lieni un Lienas ģimeni, īstenībā mēs, var teikt, mēs bijām tā kā divas ģimenes, kuras sāka šos pasākumus organizēt un cilvēkus saukt kopā. Jā, mūs ievēroja, un kas bija interesanti, kad tieši šis 2017. gads sakrita ar to, ka tikko bija atvērusies arī kafejnīca Bernāta Zinteriņš, un mēs ar Lieni izdomājām tādu inčīgu gājienu, kad uztaisam, izsludinam sapulci bernātniekiem Dzinteriņā, jo kā nekā tas ir tikko jauns, svaigs, atzimis objekts, kur katram ir varbūt arī savas kaut kādas sajūtas, stāsti par to, kā ir bijis kādreiz un tā tālāk. Un, protams, arī tā interese, kā tad tur izskatās un kā tad tur diez ir. Un mēs izsludinājām caur Facebooku sapulci, kur aicināts ik viens bernātnieks un bernātu skartais vai jebkurš, kam vienkārši sirdī ir bernāti, nākt uz sapulci. Un liels pārsteigums bija toreiz uz sapulci ieradās pārpa 30 cilvēki. Un es atkal kālu dzelzi, kamēr tā karsta, izdalīju baltas papīra lapas visiem un teicu, mīļie, rakstiet iesniegumus, stājieties biedrībā un daram foršas lietas. Jo tajā sapulcē mums arī dzima ļoti daudz foršas idejas, ko varētu darīt Bernātos, kas būtu pilnveidojams, uzlabojams, kādus pasākumus vajadzētu. Un tad pēc šīs sapulces mūsu biedrībai pievienojās 20 biedri, kas, manuprāt, bija fantastisks rādītājs. Tad mēs arī izveidojām biedrības WhatsApp grupu, kur mēs joprojām aktīvi apmainamies viedokļiem un ar kaut kādiem jaunumiem un aktualitātēm. Tajā 2018. gadā tad jau es jūtu, kad mēs vairs neesam tikai divas ģimenes, ja, kas darbojas biedrībā, bet ka jau mēs esam tāda kopiena un ka jau mēs esam spēks. Un tad tajā gadā mums arī tapa projekts Jānis Čaksts cauri gadsimtiem, kas bija tāds ļoti patriotisks projekts, jo tas bija gads, kad Latvija svinēja savu 100-gadu. Un pie mums Bernātos atrodas Jāņa Čaksts piemiņas zīme, un tas īstenībā gan bernātniekiem, gan bernātu viesiem ir tāds ļoti īpašs akmens, un viņš, diemžēl, gadu laikā bija diezgan cietis, un tad mums radās ideja, ka ir vajadzīgs viņu atjaunot. Un tad šīta projekta rezultātā mēs atjaunojām šo piemiņas akmeni, un tad tagad viņš ir pats savā krāšņumā un tiešām skaists un priecē un liels gods par to. Tajā gadā mēs arī piedalījāmies Vislatvijas lielajā talkā. Arī visi
talkojām ļoti aktīvi, veicām vairāku objektu labiekārtošanu, sakārtošanu. Un, un tajā gadā mums arī radās tā ideja par to, ka Bernātos vajag ceriņu svētkus, jo nevelti Bernātu biedrības logocītī ir ceriņu ziedu pieclapīti, jo Bernāti ir ļoti fantastiski skaisti arī ceriņu ziedēšanas laikā, jo mūsu vecais ceļš, kas iet cauri Bernātiem, ir abās pusēs noaudzis ar ceriņiem. Bet tie nav tādi speciāli stādīti ceriņi, bet tie ir tie īstie lauku ceriņi, kas ir ieauguši un kuriem šeit Bernātos smilšainajā zemītē ļoti patīk augt. Un tad, kad maijā šie te ceriņi zied, un tad, kad vakarā tu izēj pa to Bernātu ceļu, nu tā ir vienkārši neaprakstāma sajūta, un tāpēc arī tā ideja par ceriņu svētkiem. Un tas pasākums bija tiešām ievērības cienīgs, jo viņš izvērtās tiešām ļoti liels, kur apmeklēja vairāk kā 300 dalībnieki, ne tikai vietējie, bet arī novada iedzīvotāji un viesi no Liepājas un citām Latvijas vietām, arī kaimiņi lietuvieši. Ceriņu svētku ietvaros mums bija ceriņu svētku gājiens, mums bija plenērs, kur varēja gleznot ceriņus. Mums bija ceriņu ziedu kāzas, jo ceriņu kāzas ir 5 gadu jubilejas kāzas, jā, un tad mēs saucām visus pārus, kuriem ir šī 5 gadu kāzu jubileja, un mūsu biedrībā ir arī Liepājas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Indra Štāla, kas veica atkārtotu ceremoniju pasākumu laikā, un tas arī bija tā riktīgi forši. Mums bija dažādi konkursi, piemēram, ceriņu lasīšanas konkursi, kurš atradīs visvairāk pieclapītes. Ļoti daudz forši arī tāda muzikāla programma, un jā, šie svētki bija tādi uz kā es saku. Tajā gadā mēs arī aizsākām brīvdabas kino tradīciju, aizsākām arī brīvdabas koncertu tradīciju brīvdienu mājās Sīpoli, kas mums jau notiek katru gadu. Tāpat arī mēs katru gadu atzīmējam šo te patriotu nedēļu, kad katrs nāk ar savu svecīti vai ziediem un izgaismo Čakstes kalnu. Jā, šis gads tā kā iesākās tā ļoti aktīvi, mūs ievēroja arī novada mērogā, un es tajā gadā ieguvu gada novadnieka titulu. Tā kā tas man bija milzīgs pagodinājums, un godīgi sakot, diezgan negaidīti, jo nominācijas arī ir par labo darbu. Es vēl varbūt domāju, varbūt par to labo darbu, bet to, ka es būšu galvenais cilvēks tā gada, tā kā novadā, tas bija milzīgs gods un, protams, arī atbildība. Tajā gadā arī tapa īstenībā ideja par Bernātu žurnālu. Es varu teikt, ka 2018. gads bija viens varans gads. Bernātu žurnāls ir savukārt kaut kas ārpus Bernātu biedrības. Tā ir atkal viena cita tāda aktīvu cilvēku grupa, kurā arī ir palaimējies būt man. Un mēs esam tie, kas sanāca kopā un izdomājām, kad Bernātiem vajadzētu pašiem savu žurnālu. Nevis vienkārši bukletu, kurā reklamētu tur kaut kādus turismu uzņēmējus, uz kādas skrejlapiņas, bet tādu kārtīgu žurnālu uz daudz lapām, un ar domu, ka mēs viņu varam izplatīt viesu namos, mūsu vietējās kafejnīcās, un ne tikai šeit, bet arī ārpus Bernātu robežas. Un jā, paldies par šo te idejas autoram Kasparam Vecvagaram, un kopumā mums jau ir tapuši 3 šie te žurnāli. Bet tad ejam tālāk. 2019. gads. 2019. gadā mēs realizējām atkal vietējo projektiņu Brīvdabas kino Bernātos, kur ietvaros mēs uzstādījām baneri Bernātu centrā kino ekrānu. Tā mēs viņu arī nosaucām, jo no vienas puses viņš ir kā informatīvs baneris, savukārt no otras puses viņš ir balts un izmantojams kā kino ekrāns. Tā kā tā mums bija riktīgi labā lieta, jo tas atviegloja mums šo te kino demonstrēšanas procesu vasaras mēnešos.
Tad, protams, turpinājās arī lielās talkas tradīcija. Mēs darījām foršas lietas, sakārtojot ne tikai mūsu pludmali, bet arī citus foršas objektus, kas pie mums Bernātos ir. Turpinājām arī ceriņu svētku tradīciju. Notika arī pirmā Bernātu žurnāla izdošana un degustācija, kā mēs viņu nosaucām. Tas bija tiešām tāds ļoti garšīgs pasākums. Un tad arī notika otrais brīvdabas koncerts Sīpolos. Parasti šie brīvdabas koncerti Sīpolos mums ir ar kādu Latvijā populāru zinām mākslinieku piedalīšanos, un tie tiešām tādi ļoti skaisti augusta mēnesī, tad, kad Bernātos ir arī ļoti daudz turistu un atpūtnieki, tā kā viņi arī šo te iespēju ļoti pozitīvi novērtē. Tāpat turpinājām patriotu nedēļā aktivitātes un uzsākām atkal tādu jaunu virzienu, jo mēs mūsu biedrībā esam ļoti dažādi cilvēki, katrs ar savu kādu nišu un virzienu, un tad vienai no mūsu biedrības biedrenēm, Leldē, bija ideja, ka vajadzētu kaut kā atdzīvināt Bernātos esošu Skatras baznīcu. Nosaukums Skatras baznīca, bet viņa atrodas Bernātos. Tā, starp citu, ir viena no senākajām koka baznīcām Latvijā. Jo, diemžēl, Skatras baznīcā bija palikuši tikai daži draudzes locekļi. Jā, un tur īsti vairs nekas nenotika, un tad mēs izdomājām, ka vajadzētu kādu foršu koncertu sarīkot, un liels prieks bija arī, ka bija tiešām liela atsaucība šajā pirmajā koncertā, baznīciņa bija pilna, un tad mēs sapratām, ka cilvēkiem ir vajadzīgs arī šāds virziens, šāds kāds dvēselisks pasākums, kāds dievkalpojums, un arī šo tradīciju mēs aizsākām 19. gadā. Ejam tālāk uz 20. gadu. 20. gadā atkal vietējais projektu konkurss, lai skan Bernāti. Tā ietvaros mēs iegādājāmies apskaņošanas aparatūru. Mums vairs nebija priekš mūsu pasākumiem jāprasa no kultūras nama aparatūra. Tagad mums ir pašiem sava. Tā ir īstenībā ļoti liela vērtība un ļoti forši, ka mums viņi ir. Tajā gadā Bernātos arī viesojās Latvijas valsts prezidents Egils Levits, un man bija tas gods Čakstas kalnā viņam pasniegt mūsu Bernātu žurnālu. Tā kā, un tas arī īstenībā bija tas notikums, ka uzreiz pēc Levita vizītes sākās Covid. Un Covid mums īstenībā arī iegrieza diezgan, jo mums bija lieli plāni, mums bija plāns turpināt ceriņu svētkus, mums bija vēl visādi plāni, tāpat tās baznīcām mums bija plānots lieldienu koncerts, un tas viss izpalika. Bet talkot mēs talkojām, katrs pats par sevi, izdomājām variantu, kā bez kontakta dalīt talkas maisus, jā, tā kā tas arī bija interesanti, bet vai Covid mūs apturēja? Nē, neapturēja. Mēs vairāk sākām darboties sociālos tīklos, uzorganizējām caur mūsu Facebook lapu fotokonkursu, un bija milzu atsaucība, jo cilvēkiem bija tā kā jāfotografē un jāiesniedz bildes, kas saistīts ar Bernātiem. Un šīs te bildes tiešām bija sabira ļoti daudz, notika arī mūsu Facebook lapā balsošana. Pirmās 3 vietas ieguva vērtīgas balvas no vietējiem uzņēmējiem, tā kā tas bija tiešām forši. Un pēc tam mums arī radās finanses, kā ietvaros mēs šīs 15 foršākās bildes arī izdrukājām uz Komoteks plāksnēm un uztaisījām brīvdabas fotoizstādi. Tā kā tas arī bija riktīgi feini. Tad mums, protams, arī šie kino vakari turpinājās, kā nekā aparatūra nopirkta. Arī brīvdabas koncerti Sīpolos mums turpinājās, un tajā gadā arī mums tapa Bernātu žurnāls numur 2. Tā, ejam tālāk. 2021. gads. Tas mums bija tāds liels izaicinājums, jo mēs pirmo reizi ielecām tādā diezgan lielā projektu konkursā.
projektā Ceļā uz viedumu piekrastēs, kur mēs bijām vairākas pilotvietas no Latvijas, un tas jau vairs nebija tāds par dažiem simtiem kā pašvaldības projekts, ja, bet tas jau bija tāds 1000 projekts. Man īstenībā no projektiem, teikšu godīgi, ir diezgan bail. Pastāstīšu vēlāk, kāpēc, tāpēc, ka man ir bijusi dažāda pieredze, bet paldies Dievam, šī pieredze vienmēr ir beigusies pozitīvi, bet nervu šūniņas ir krietni pabendēts, un arī gan jau kāds sirms mats no šiem te projektiem ir bijis, bet, ir arī pozitīvas lietas, protams. Šī te projekta ietvaros, viņš bija vairāku gadu projekts. Mēs aktīvi piedalījāmies apmācībās, jo tā kā tas atkal bija tas laiks, kad bija Covid un nevarēja tikties, viss notika attālināti. Tad mēs izstrādājām arī mūsu Bernāta ciemums vidu analīzi, kas tiešām ļoti vērtīgs dokuments, ko es ik pa laikam joprojām vēl paceļu un pāršķirstu paskatos. Tad mēs arī mazo vietējo projektu konkursiņu norealizējām, uzrakstījām projektu par telci iegādi. Iznāca mums 2. Bernātu žurnāls, un bija tā, ka tieši Covid, un īsti mēs nezinām, nesaprotam, kā izplatīt šo te žurnālu. Un tad vienam no mūsu žurnāla veidotājiem radās ideja, ka ir vajadzīgs bezkontakta kiosks, kur tu vari 24/7 piekļūt, atnākt, paņemt savu Bernātu žurnālu, iemest kastītē ziedojumu vai arī pārskaitīt naudiņu uz mūsu bankas kontu, lai atkal būtu kāds starta kapitāls nākamajam Bernāta žurnālam. Un tiešām šī te ideja superīgi attaisnojās. Mēs pat tikām pamanīti Latvijas mērogā ar šo te kiosku, un pie mums, starp citu, joprojām brauc arī ļaudis un skatās un prasa, kā tā ideja radās un kā vispār notiek viss tā žurnāla izplatīšana, vai ir veiksmīgi vai nav, un kā mums sokās un tā. Un es varu teikt, ka šī ideja ir veiksmīga. Protams, ir cilvēki, kas vienkārši paņem, neko neatstājot, bet ir arī cilvēki, kas tiešām iemet arī papīra naudiņas formātā, tā kā viss kārtībā. Jā, tajā gadā mēs arī piedalījāmies Dienvidkurzemes turisma fórumā ar mūsu biedrības pieredzes stāstu, tā kā mēs jau sākām kļūt tādi pamanāmāki. Piedalījāmies konkursā Viedais ciems. Tajā gadā mēs vēl šo te titulu nesaņēmām, mēs saņēmām tikai atzinību, bet, protams, atzinība arī ir ļoti labi, un tas bija arī tāds mans mērķis, kad nākamgad jāmēģina vēlreiz. Tajā gadā mēs organizējām atkal vēl vienu brīvdabas fotoizstādi, un kas bija interesanti, brīvdabas koncertā laikā mēs organizējām šīs te izstādes darbu izsoli, kas izvērtās arī ļoti interesanti, jo solīja, kurš vairāk, un turpat bija par dažām fotogrāfijām ļoti, ļoti spraiga cīņa. Tā kā tā bija arī tāda forša iespēja, kā biedrībai tikt pie papildus finansējuma. Tad šī projekta Ceļā uz viedumu piekrastēs ietveros mums notika arī ideatons. Tāds ļoti dīvains vārds, manuprāt, bet jā, mēs sanācām kopā un ģenerējām idejas. Un tajā reizē mums tāpa ideja, ka Bernātiem ir vajadzīga virtuālā platforma, jeb mājaslapa. Un tad, ideja bija, bet tad nebija tālāk īsti skaidrs, kas to realizēs, kā to realizēs, no kāda finansējuma īsti to realizēs, vai mums pietiks naudiņas tajā projektā vai nē. Un tad sākās tāda izpēte. Bet jāatzīst, ka pateicoties šim projektam Ceļā uz viedumu piekrastēs, Bernāti ir tikuši paši pie savas mājaslapas. Par to nākamais gads mums stāsta. Jā, tātad šajā gadā mums tapa Bernāta mājaslapa www.visitbernata.lv. Ir tā, ka lapa ir diezgan bagāta ar informāciju par un ap Bernātiem, par dažādiem uzņēmumiem, par nakšņošanas iespējām, mēdināšanas iespējām, par vispār brīvā laika pavadīšanas iespējām Bernātos un Bernātu apkārtnē, bet viņa nedarbojas kā aktualitāšu lapa.
Jo vairāk vai mazāk tomēr mums Facebook profils ir tas, kas ir tas aktīvais un kur mēs liekam visus jaunumus un visas aktualitātes. Bet Bernātu mājaslapā tur tomēr ir nedaudz specifiskāk ar šo te administrēšanu un mums, diemžēl, nav administrators. Mēs esam administratori meklējumos, jo viena pati biedrības vadītāja, diemžēl, nevar visu, lai kā gribētu. Jā, tad tajā gadā arī šī te paša projekta, lielā projekta ietvaros devos pieredzes apmaiņā uz Somiju, kas bija arī ļoti vērtīgi, satiku citus kopienu aktīvistus un jā, guvu daudz vērtīgas atziņas. Tajā gadā mēs arī organizējām fotoplenēru, jo fotoplenērs bija vajadzīgs dēļ tā, ka mājaslapai bija nepieciešamas fotogrāfijas, un tas arī mums izvērtās par tādu foršu pasākumu, kur mēs sadarbojāmies ar Liepājas fotogrāfiem, studiju Fotastu un Jāni Vecbrāli. Paldies viņam par to, par lielo atsaucību. Un arī beigās bija tā, ka labākās bildes mēs izdrukājām un uztaisījām arī brīvdabas izstādi un noslēgumā arī izsoli. Tajā gadā es piedalījos arī kopienu Persilādē ar Bernātu pieredzes stāstu, un tas gads arī mums kļuva zīmīgs ar to, ka mēs ieguvām viedā ciema titulu. Jā. Tajā gadā tāpat līdzīgi kā iepriekšējos mums turpinājās arī brīvdabas kino tradīcijā, uzrakstījām vietējo projektu konkursiņu projektu Brīvdabas kino Bernātos, kur ieguvām, ko tad mēs tur ieguvām? Labi, nav svarīgi, bet kaut ko saistībā ar kino tagad pēkšņi izkrit no galvas. Jā, un arī šī te brīvdabas koncerta tradīcija turpinājās, un savukārt tāds liels jaunums, kas mums bija Bernātos, mums tapa skudrlauvas skulptūra, kas tagad sveicina katru atbraucēju, katru Bernātu viesi, jo tas atrodas Bernātu centrā, un arī šī te skulptūra mums tapa no tā paša projekta, no kurā Bernātu mājaslapa. Un šīs skudrlauvas skulptūras sakarā man arī bija šie sirmie mati, un droši vien viņi kaut kur ir joprojām, jo mums gandrīz neattiecināja šo projektu, jo vajadzēja informatīvu stendu veidot, bet mēs šo skudrlauvas skulptūru nosaucām kā vizuāli informatīvu stendu, pielikām klāt QR kodu, un tad viņš tapa tā kā par šo te informatīvo stendu, un tad mums bija tur tādas diskusijas diezgan ilgas un garas, attiecinās, neattiecinās, bet beigās, paldies Dievam, ka attiecināja, jo tur bija stāsts par to, ka es biju no personīgiem līdzekļiem jau samaksājis avansu kokteilniekam Jānim Žīmantam, un es domāju, nē, tik dāsna. Es nezinu, vai es gribu būt un uzsaukt, skudrlauvas skulptūru Bernātiem, bet, labi, ka viss labi beidzās, un un paldies tiešām milzīgs skulptūras tapinātājiem Jānim, jo viņš ir arī mūsu tāds goda cilvēks, kas regulāri arī apmeklē visus mūsu pasākumus. Tā, ejam tālāk. 2003. gads. Tā kā tuvojās 2024. gads, kad Bernātu kurortam aprita 100 gadi, tad mēs uzsākām aktīvi plānot Bernātu kurorta 100-gadus pasākumus, jo mēs sapratām, ka tas ir notikums, kur noteikti ir jāatzīmē. Un kam tad īsti par godu šie 100 gadi? Apritēja 100 gadi, kopš Bernātos viesojās Jānis Čakste, tā laikā Latvijas valsts pirmais prezidents, un teica zīmīgos vārdus, te jābūt kurortam, kas ir arī iekalti šajā te Jāņa Čakstes piemiņas zīmē, piemiņas akmenī. Un mēs uzskatījām, kad ir vajadzīgs kāds ievērības cienīgs pasākums noteikti šim pasākumam par godu. Un idejas bija daudz un dažādas.
ka noteikti vajag turpināt jau labi iesāktās tradīcijas un izveidot kaut ko jaunu. Bet par to, kas tad mums bija tajā 24. to es pastāstīšu nākamajā slaidā, vēl pa 23. gadu. 23. gadā es arī piedalījos Latvijas lauku fórumā ar Bernātu pieredzes stāstu. Tāpat mums turpinājās brīvdabas kino un koncertu tradīcijas. Kā jau es pieminēju, Jāni Žīmantu, koktēlnieku, arī ar viņu mums šī lieliskā sadarbība un Sīpolu saimniekam Visvaldim šī sadarbība jau ir ļoti ilgi un forši, un tad arī bija koktēlniekā darbu izstāde Sīpolos, kas bija tāds papildinājums arī šim brīvdabas koncertam. Tajā gadā mums arī iznāca Bernātu žurnāls numur 3. Pagaidām mēs esam apstājušies pie numur 3. Drīzumā plānojam sapulci, kurā pārunāsim, ko darām tālāk. Varbūt numur 4, varbūt kaut ko citu, varbūt kādu jaunu nišu. Nu, redzēs, kā būs, tāpēc es vēl tā nemāku 100% pastāstīt. Tajā gadā arī mums notika aktivitātes Skatras baznīcā, un tāds foršs pasākums mums bija, ka mēs daži no biedrības aktīvistiem izdomājām, ka mēs gribam uz šo Bernātu kūrortu 100 gadu uzaicināt Jāņa Čakstes mazmazmeitu Kristīni Čaksti. Un tad mēs uzzinājām, ka viņi tieši tajā laikā atradās Aučos, Jāņa Čakstes dzimtajās mājās, un mēs devāmies pie viņas ciemos. Izstāstījām savu ideju, viņi bija ļoti priecīgi, ka mēs godinam viņa vectēva vārdu un apsolīja, ka ieplānos šo datumu savā kalendārā un atbrauks pie mums. Tā kā ejam tālāk. Un 2024. gads tas noteikti bija kūrorta 100-gades zīmē, jo notika aktīvi pasākumu plānošana un finansējuma meklēšana. Starp citu, iepriekšējā gadā mēs sadarbībā ar Nīcas kultūras namu tā brīža vadītāju ielikām arī finansējumu budžetā, kultūras namu budžetā šim pasākumam, kuru arī daļai apstiprināja, un tad jau mums bija tāds lielāks spēks, kad arī pašvaldība nāk mums pretī, un kad šis pasākums varēs būt ar tādu lielāku vērienu. Tajā gadā es tiku uzaicināta arī uz Ķekavas vasaras ievadu festivālu Ķīpsalā, kur dalījos ar Bernātu pieredzes stāstu. Tajā gadā mēs arī uzrakstījām pirmo tādu projektu Pašizaugsmes ceļš pārmaiņu laikmetā, kur ietvaros pie mums viesojās Kaspars Zlidnis. Tas bija arī tāds ļoti dvēselisks un tāda pilnīgi cita rakursa pasākums, un mēs sapratām, ka arī šāda veida pasākumi ir vajadzīgi gan mūsu biedrības biedriem, gan mūsu ciemata iedzīvotājiem, gan arī mūsu novadiedzīvotājiem. Tad turpinājām arī brīvdabas kino tradīciju, un šoreiz izdomājām šo tradīciju nedaudz dažādot, un pie mums Bernātos notika motociklu salidojums. Zīmīgi bija tas, kad mēs demonstrējām filmu Motociklu vasara, un arī liels mans pārsteigums bija, kad saradās tiešām tik ļoti daudz motociklistu, un mums tiešām šis izvērtās ne tikai kā tāds kino baudīšanas vakars, bet arī atcerējāmies tos laikus, kad Bernātos ir notikuši motokrosi, tāpat šie motociklisti dalījās savos dažādos stāstos, tā kā tas arī bija tā riktīgi forši. Kūrorta 100-gades ietvaros organizējām arī pārgājienu Čakstem pa pēdām, kur mūsu biedrības biedrs Andris Maisiņš ļoti skaisti mūs izvadāja, pastāstīja par to laiku tiešām, kad Čakste bija bijis Bernātos, un ko tad viņš tur ir darījis, un ko mēs varam no tā laika vēl redzēt šobaldien. Tā kā tas arī bija tāds foršs un vērtīgs pārgājiens. Un tāda kulminācija visam mums bija konference Bernātu kūrortam 100,
kur mēs atskatījāmies ne tikai uz pagātni, mēs daudz runājām par tagadni un arī ieskatījāmies nākotnē, veidojot tādu diskusiju grupu. Un šī konference bija tiešām tāda feina ar dažādiem lektoriem, un jā, tā izvērtās tiešām inčīgi forša, tā kā varat YouTube arī pameklēt un noskatīties no sākuma līdz beigām. Un tajā gadā pie mums arī viesojās Viktors Lapčēnoks ar koncertu, jo kā tad bez ballītes, vai ne? Tad mēs arī Sīpolos nosvinējām kārtīgi ar Viktoru Lapčēnoku aktīvajām, foršajām, lustīgajām dziesmām šo te mūsu kurortu simtgadi. Jā, šī te kurortu simtgadus pasākumu ietvaros tikām ievērot arī Latvijas mērogā, līdz ar to bija diezgan liela interese no mēdījiem. Tapā interviju žurnālam Ir, žurnālam Diena, avīzei Diena un Kurzemes vārds. Tā kā, jā, bija tā diezgan brīžus likās, vai es kāda baigi lielā slavenība, kad tagad visi man zvana un grib mani intervēt. Tajā gadā mēs arī uztaisījām tādu atskatu vēsturisku fotoizstādi Bernāti toreiz un tagad, kur pieaicinot fotogrāfi. Ļoti interesanti. Mums bija diezgan daudz bildes, vēsturiskas bildes Bernāti pirms 100 gadiem, un varbūt pat vairāk, un varbūt arī netik daudz atpakaļ. Un šī fotomāksliniece piemeklēja konkrētai vietai skatu no mūsdienām, kā piemēram šī ēka izskatās mūsdienās, vai šis ceļš izskatās mūsdienās, un tad mums tās fotogrāfijas tiešām bija tāds skats no vēstures, pusbilde, jā, un pusbilde skats mūsdienās. Un šī fotoizstāde 3 mēnešu garumā bija apskatām arī Bernātos, netālu no kafejnīcas Dzinteriņš. Jā, tā kā šis gads bija tāds ļoti aktīvs, un man bija tas gods saņemt arī Dienvidkurzemes novada godarakstu par ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā. Tā kā, jā, ceļojam uz 2025. uz šo gadu. Nenoliekšu, ka šie visi pasākumi, kas bija 2024. gadā, paņēma ļoti daudz manas enerģijas. Un noteikti ne tikai manas, arī manu biedru enerģijas, jo es viena noteikti nebūtu paveikusi tik daudz, cik mēs paveicām kopā. Un es vēlos tiešām teikt arī šodien milzīgi paldies visiem maniem aktīvajiem biedriem, kas regulāri man piezvana, pabaksta, jo arī dažreiz man ir tie posmi, kad gribās nolīst aliņā un nenākt ārā un tā kā paiet nost no visā. Un tad ir tie daži, kas mani uzmundrina un saka, Diana, ko daram tālāk? Un jā, paldies viņiem par to. Un tad, šis 2025. gads iesākās ļoti rāmi, jo es arī sev biju pateikusi, ka tā pagājušajā gadā mēs izšāvām pulveri kārtīgi, ja, tad šogad tā rāmāk. Bet, ja tā kopumā skatās, tad jā, ir rāmāk, bet ir tomēr arī daudz, kas ievērības cienīgs paveikts. Šis gads mums iesākās ar tādu jauniešu izaugsmas pilotu projektu Bernātos, kur vairāk aktīvi jaunieši no Dienvidkurzemes izvēlējās Bernātus un tieši biedrību Mēs Bernātiem kā vietu, kur atbraukt, kur smelties iedvesmu, smelties zināšanas, konkrēti tā kā no manis, es biju kā tāds mentors viņiem ar domu, ka viņiem bija jāizstrādā kāda forša projekta ideja saistībā ar Bernātiem, kuru pavasarī prezentēt, un šī te ideja, tur bija tā, ka no visas Kurzemes bija iesaistīti diezgan daudz tie jaunieši un diezgan daudzās organizācijās, viena no tām bija Bernāti. Un tad bija iespēja vienai tai labākajai idejai dabūt 1000 eiro savas idejas realizācijai. Diemžēl mani jaunieši šo 1000 dabūja kuldīgas jaunieši, bet es noteikti neskumstu par to, jo es uzskatu, ka jauniešiem tā bija brīnišķīga pieredze un arī man.
saprast, kā tas ir darboties ar jauniešiem. Uh, Šis pavasaris bija tāds ļoti, arī tāds foršs dēļ tā, kad mani, kā bernātnieci aktīvu, ievēroja arī Liepāja 2027 komanda, ja, kas ir tā kā Eiropas kultūras galvaspilsētas organizatori, un man bija tas gods kļūt par vēstnesi. Un joprojām man tas gods ir, un mums notiek arī pasākumi, kuros mēs tā kā ne tikai varam padalīties, kas notiek mūsu ciemā, bet arī kopīgi virzīties uz šo te 27. gadu. Es aicinu arī jūs visus savos kalendāros ieplānot Liepāju un Liepājas apkārtnī šajā te 2027. gadā, jo tiešām būs ļoti daudz vērienīgi un forši notikumi, pasākumi. Tā kā, jā, tā tāda neliela reklāma. Tad, kā jau ievadā, Anda teica, ka viņa vasarā bija Bernātos, vai ne? Tad man ir tas gods bijis uzņemt Bernātos šogad jau vairākas grupas, jo tiešām ir interese no dažādām kopienām, no dažādiem aktīvajiem ļaudīm, kas grib atbraukt uz Bernātiem un ne tikai iepazīties ar šo te Bernātu biedrības darbu un iepazīties ar mani, bet arī, lai es pastāstu un parādu, ko tad pie mums Bernātos foršu var sadarīt un ko var foršu redzēt. Un tad, es tā nemanot, esmu kļūs arī par gidu. Tā kā man ir arī tas gods, paldies starp citu Andrim Maisiņam, jo ļoti daudz lietas un informācijas esmu gūs tieši no viņa. Un tā kā, ja jums tiešām kādreiz gribās atbraukt pie mums uz Bernātiem, droši dodat ziņu, es ar prieku izvadāšu. Tad šogad mēs arī paveicām tādu foršu lietu, sakarā ar to, kad, kā jau es minēju, mēs organizējam arī Skatras baznīcā vairākus pasākumus, kur mēs bijām savākuši ziedojuma naudiņas. Mēs izdomājām, ka mēs šo te ziedojumu naudu gribam ieguldīt kādā riktīgi foršā idejā, foršā domā. Un paldies Nīcas Sanlietu krātuves vadītājai Gitai Vanagai par šo te ideju. Mēs atjaunojām, labiekārtojām Skatras pirmā mācītāja Jēkabs Kujas Dinkšs sadusas vietu par šo te naudiņu. Un tiešām mums ir tāds liels prieks, jo, ja tā papēta dziļāk, tad Jēkabs Skuja Dinkša bija ļoti liels celmlauzis šajā jomā un ļoti, ļoti daudz izdarījis arī Bernātu labā. Tad šajā vasarā mēs arī atjaunojām mūsu baneri kino ekrānu, jo, diemžēl, pēc pagājušā gada vētrām iepriekšējais tika nopostīts, bet ņemot vērā to, ka šovasar mums vasara bija tāda, kāda bija, visu laiku lija, mums nesanāca šis te neviens brīvdabas kino vakars bija ieplānots, skatāmies atkal lietus, un diemžēl, bet nekas, gan jau nākamgad būs saulaināka vasara un būs visi forši. Tad arī šogad neizpalika aktivitātes brīvdienu mājās Sīpole. Ļoti aktīvs saimnieks tur darbojas. Īstenībā saimnieks ir arī mūsu goda biedrs Visvaldi. Es arī publiski gribu pateikt paldies Visvaldim, jo Visvalds ir no tiem, kas regulāri man zvana. Un Diana saka, Diana, kas notiek Bernātu biedrībā? Un tad, jā, viņš ir tas, kas man neļauj tā kā pagurt, tā varētu teikt. Jā, paldies Visvaldim par to. Un Sīpolos arī notika viens ļoti jauns, spēcīgs pasākums, nekad nebijis Bernātos, kur savukārt Visvalžu Ninas vecvagaru mazmeita Patricija uzorganizēja rokoperu. Tā kā tas atkal bija tāds pilnīgi citas jomas, cita žanra pasākums. Ļoti interesants, ļoti saudabīgs, un es ceru arī, ka ne pēdējais. Šogad arī norealizējām projektu Pašizaugsmes ceļš pārmaiņu laikmetā 2. Šī projekta ietvaros pie mums viesojās Viestures Dūle, jeb Zvargus, kā viņu šobrīd dēvē. Un tas arī bija tāds ļoti foršs un
vērtīgs pasākums, kas lika aizdomāties par savām vērtībām, par svarīgo ikdienā. Un, jā, paldies viņam par to. Un tad, protams, turpinās arī tāda piesaistīšanās gan Kurzemes kultūras fórumā, gan NVO ietekmes veicināšanas fórumā, gan dažādos citos pasākumos, kas notiek NVO sektoram. Es tā ļoti aktīvi ņemu dalību, piedalos, jo no katra šī pasākuma var bagātināties, ne tikai iegūstot kādus kontaktus, bet arī kādu vērtīgu atziņu. Nu tā, tas būtu tāds skrējiens cauri mūsu 9 gadiem. Es tā varētu to nosaukt. Paldies, Diana, par stāstījumu. Man personīgi ļoti patīk, ka iet tādās, no tajās konkrētajās aktivitātēs, jo tas jau ir tas, kur mēs varam viens no otra paņemt to, brīnišķīgs Mhm. risinājums. Nu, tā kā lieliska ideja, nu, ka tu vari, un arī sadzirdēt, ka mēs esam, piemēram, risinājuši kaut ko līdzīgu, un tad uzjautāt, kā jums gāja, un tā kā pamainīties ar pieredzēm, un jā, tā kā liels paldies par to. Šobrīd ir laiks jautājumiem. Man ir pierakstīta čupņa. Bet varbūt kāds vēl no klātsošiem, rekus redzu Sarmīti, došu no sākuma vārdu jums. Tā kā droši. Jo Sarmīti arī pārstāv viedo ciemu, kas atkal Paldies! savu atpazīstamību zīmīti ieguva šogad. Pal- Paldies! Es esmu no Vecbebriem, un vispirms es vēlētos Diāna jums ļoti pateikties par tik iedvesmojošu stāstījumu un par tik ilgu gadu darbu, ļoti ilgu gadu. Tā kā par to paldies. Es ar jums, ar Bernātiem, satikos ēdļos. Un tagad man būs pirmais jautājums tieši par to, kas man no tā laika palika ārkārtīgi prātā. Tā kā es esmu žurnāliste, tad man ļoti uzrunāja jūsu ideja par žurnālu. Es toreiz apbrīnoju, es atceros, uzdevu jautājumus, es sapratu, kā tas tapa, bet tagad es klausos, ka jums ir tikai 3 žurnāli, un jūs tā kā domājat, vai turpināt vai nē. Es tad gribētu pirmo dzirdēt, kā tomēr ar to žurnālu iet, vai piedošana neiet, varbūt, ja es saprotu, tas tomēr ir ļoti finansiāli grūts un arī ļoti darbietilpīgs process. Un otrais mans jautājums ir par to brīvdabas kino. Kā jūs autortiesības kārtojat? Kā jūs ar to tiekat galā? Jā. Mhm. Paldies! Labi. Jā, tagad par žurnālu. Ar žurnālu ir tā, ka pašā sākumā, tad, kad Kaspars Vecvagars šo te ideju mums stādīja priekšā, viņa uzstādījums bija tāds, ka darām paši maksimāli, nepiesaistot nekādas Eiropas naudas, nekādus pašvaldības finansējumus, bet paši. Un līdz ar to, ko nozīmē paši, tas nozīmē, ka ir jāmeklē sponsori, un šī sponsoru meklēšana nav tas vieglākais darbs, jo noteikti tas, kas to ir kādreiz darījis, ļoti labi zina, ko tas nozīmē. Un jā, jo žurnāla izdošana, kā jau jūs arī teicāt, nav lēts process, un, protams, tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgs, jo mēs pa lielam, ne tikai biedrības darbs, bet arī šis te darbs pie Bernāta žurnāla izveides ir brīvprātīgs, kurš netiek atmaksāts finansiāli, jā, tas ir tāds, ka mēs katrs darām to, kas mums vislabāk sanāk, no tīrākās sirdsapziņas savā brīvajā laikā, bieži vien pat piemaksājot no saviem līdzekļiem, ja kaut ko. Līdz ar to arī ir tā, ka ja mums būtu varbūt bagātais ārzemju onkulis, kurš mums šo te finansējumu piespēlē, tad varbūt šī te žurnāla idejā būtu katru gadu, ja iznāktu mums pašiem savus žurnālus, jo rakstīt ir par ko mums. Tā nav, kad mēs esam izsmēluši visu, bet droši vien, kad diezgan grūti, es teikšu tā, ne tikai man pašā biedrībā, bet arī žurnālam tos reālos darītājus. Tā kā ir tā, ka mēs esam tur, piemēram, 5, kas deg par to žurnālu ideju, kas dara, bet tas nav viegli. Tā kā, un arī par Bernātu biedrību arī runājot, mēs it kā esam 20 biedri,
Bet, protams, ka katram tā ir brīvprātīga darbība. Nevienu nevaram nekur nekam uzspiest, bet arī man tomēr gribētos, lai ir vairāk šie darītāji, lai ir cilvēki, kas nāk ar savu iniciatīvu, nevis gaida šo iniciatīvu no manis. Un arī par žurnālu tikko esmu uzsākusi atkal bakstīt mūsu šo te foršo piecinieku, un es ļoti, ļoti ceru, ka žurnāls būs. Un runājot par kino, jā, ar kino ir tā, ka sākumā mēs kino rādījām apejot Akailā. Jo mana pārliecība bija tāda, tā kā mēs to darām bez maksas, kad mums nekas nav jāmaksā, bet izrādās, ka tā nav. Un es saņēmu stingro rājienu arī ar tādiem draudiem par soda naudu, kad ja netiks sakārtoti papīri. Un tad, jā, pēdējos, ja pirmos pāris gadus mēs parādījām vienkārši tāpat, tad pēdējos gadus es tiešām ņemu ārā licences un rakstu atskaites un maksājam naudiņu Akailā. Un paldies īstenībā Kino fondam, jo mums ir ļoti laba sadarbība ar Kino fondu izveidojusies. Tad, kad man, piemēram, pašvaldība bija ļoti dāsna un bija gatava maksāt par filmām, tad Kinopunkts piestādīja rēķinu pašvaldībai par demonstrētajām filmām, bet kopš mums pašvaldība vairs neatbalsta finansiāli šos te filmu rādīšanu, tad Kinopunkts no mums nav prasījis naudiņu, kas ir tāds, super, liels paldies viņiem. Liels paldies, lai jums sokas, paldies. Paldies. Paldies, Diana. Tad es ķeršos pie saviem jautājumiem. Ja kādam, kas varbūt nevar runāt, ja kas jautājums droši arī ierakstiet dāmas čatā. Bet mans pirmais jautājums, vai tev ir atbilde, kāpēc tik ilgstoši Bernātos nebija šī vajadzība pēc pulcēšanās kopā sanāšanas? Kāpēc bija tas tāds baudpilns miers, par to, ka mums ir labi, ka tur tā kā vilkme vienam pie otrā. Jā, vai tev ir atbilde, kāpēc? Jo acīm redzam, pēc tā, kā jums iet, cilvēkiem vajag satikšanos, un Bernātos redzēt, ka cilvēkiem patīk satikties, bet kas bija noticis? Jā. Zin kā, es uzskatu, ka pārāk liels bija tas ilgs tas posms, kad nebija šī te centralizētā vieta, kā jau es minēju, ļoti daudzos mazos ciematos pasts ir šī te centralizētā vieta, kur tantes un onkuļi atnāk, apmainās jaunumiem, papļāpā, dabū to savu devu izrunāšanās, parunāšanās, un tā, un jā, kopš mums 90. gadu, labi, ka es nesamaloju, kurā gadā, bet jā, kopš likvidēja pasta nodaļu, pilnīgs klusums bija Bernātos iestājies. Ja Bernāti atdzīvojās vasaras sezonā, jo mums šeit ir ļoti daudz turismu uzņēmēju un nakšņošanas iespējas plašas, tad jā, tie Bernāti pārtilpa tādu ļoti mutuļojošu ciematu, kur katrā sētā ir kāds turists ar ārzemju numuriem, jā. Tad tādā rudens, ziemas un pavasara periodā šeit ir ļoti klusi. No vienas puses tas ir riktīgi forši. Arī es esmu no tiem, kuriem tā ļoti lielā burzma apnīk, jo arī man ir viesunams, un es zinu, ko nozīmē, ka tev ir pilna sēta ar svešiem cilvēkiem. Un tad, kad iestājās septembris, es ļoti baudu šo te mieru un klusumu. Tā kā, jā. Bet jā, īsti man varbūt tādas konkrētas atbildes, kāpēc cilvēkiem nevajadzēja. Es domāju, ka vienkārši pierada, kad nekas nenotiek, jo daudz kam ir pieredums spēks. Un tikko tu sāc radināt, piemēram, pie šiem te pasākumiem, pie šīs te kopā sanākšanas, tā jau kļūst par tādu vilkmi cilvēkiem, ja, jo tiešām ir tā, kad, kā jau es minēju, ka man arī uznāk tie posmi, kad es tā kā klusēju kādu ilgāku mēnešu periodu, tad ir kāds no tas pats visvaldes, kas man zvana un saka, Diana, kaut kas jādara. Tā tad, ir tas
kaut kas, kas dīda šos te cilvēkus, kad vajag darīt, vajag satikties, vajag kaut ko foršu uzorganizēt. Tā kā, jā. Es nāku arī, ka jūsu piemērs tāda kā sarkanā gaisma tiem citiem ciemiem Latvijā, kur šobrīd tā kā tiek aizvērtas šīs lielākas vai mazākas pulcēšanās vietas. Nu, tas Mhm. ir par to, ja tu atņem to pēdējo, kas šobrīd daudzās vietās ir, pirms stāsts par bibliotēkām, tad lielam Mhm. rēķinieties, ka nu, cilvēki ļoti ātri iemiks tajā miegā, kad, nu, Jā. labi, kaut kādu Mhm. brīdi būs dusmas, kaut kādā brīdī tu pieradīsi, nu, ka nav, te nav. Jā. Bet tas tāds, jā, ļoti, Mhm. ļoti riskanti. Un, ja neaktīvi cilvēki un tie, kuriem rūp, tad, jā, traki. Bet to arī pieminēja par sadarbību ar pašvaldību, ka ir bijuši kaut kādi Mhm. gadi, ka viņi jums ir atbalstījuši uz kino. Kā tas šobrīd ir mainījies, bet kā vēl, jā, jūs sadarbojaties kā biedrība, kā aktīvi iedzīvotāji ar pašvaldību, kur jums viņi nāk ar palīdzību, ar padomu? Jā, kā jums notiek šī Nu, zin kā, ir gaita? tā, ka ļoti līdzīgi kā žurnālam, kur Kasparam bija tas uzskats, ka darām maksimāli paši, arī mums biedrībai ir tas iekšējais uzstādījums, ka darām maksimāli paši, bet ja mēs gribam jau kaut kāda plašāka mēroga pasākumu, kas nav tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet jau skar tādu, jā, lielāku mērogu, tad es esmu tā, kas saka, ka tomēr vajag griezties pie tās pašvaldības un prasīt šo tā atbalstu, un tas noteikti ir jādara jau rudenī, jo, kā mēs zinām, rudeņos tiek stādīt nākamā gada budžeti, lai nav tā, ka, piemēram, tu aizēji tekošajā gadā un prasi kaut kādu finansējumu un pasaka, ka budžetā nav ieplānots, piemēram, ja. Un, nu, tā man īstenībā arī ir bijis, ka šādi tādi tieši par finansēm runājot. Bet pozitīva sadarbība mums bijusi ar pašvaldību arī, piemēram, ar inventāra nomu, tā es varu to nosaukt. Piemēram, kaut kādas lielas teltis mēs esam priekšpasākumiem ņēmuši no pašvaldības solus, galdus, to pašu aparatūru, tad, kad mums vēl nebija tā aparatūra, ja. Tā kā vajag iet un prasīt. Varbūt tās mēs, zin, kā, man liekas, Latvijas vispār ir tāds, vai nu es pats, vai nu man neko no citiem tā kā nevajag. Varbūt mēs vēsie kurzemnieki, tikai man tā liekas, ka tāda esam, bet ir jārunā par to, kas tev ir vajadzīgs, un, kas, nu, un mēs vienmēr atrodam tās dzirdīgās ausis. Varbūt nevienmēr mēs dabūnam visu, ko mēs gribam, ja? Bet daļu mēs noteikti dabūnam no tā, ko mēs gribam no pašvaldības, tieši konkrēti par pašvaldību runājot. Paldies!